Viskaistākais gada laiks ir mīlestība. Un šogad rudenī esam ciemos Cēsīs pie unikāla Kamīlu tekstu un glezna meistara Valda attēlu. Paldies, ka neatteicāt un uzņēmāt mūs. Nu, kā saka, ja tas rada prieku, ja tas rada gandarījumu, ja tas vismaz apmierina interesi kaut daļai, tad es arī esmu priecīgs. Paldies jums. Šis ir uzmanības akts. Valdi, šogad aprīt 25 gadi kopš Tautas frontes dibināšanas. Jūs arī bijat aktīvs atmodas laika darbinieks, dibinājāt Tautas frontes nodaļas Cēsīs un arī Valkā. Sakiet, lūdzu, kādas šobrīd ir izjūtas skatoties uz šo laiku? Mūsu naivums, naivisms, ticība, absolūtā pārliecība. Kā tas ir izmainījies, ko jūs gribētu teikt šajā sakarībā tagad, pēc 25 gadiem? Es domāju, ka tur vajadzētu ļoti struktūrālu analīzi faktiski, jo cīņa pēc būtības ir zaudēta, jo neatkarība pat par sevi nav vērtība, jo tad nevar saprast, no kā neatkarība. Es esmu zaudētājs pilnīgs, jo tas ir apmēram tāpat kā Vietnamas kara veterānus amerikāņi ik pa brīdim medīja, lai varētu atšaut, sevišķi jau nēģeris. Es noteikti esmu nolikts maliņā, jo nevienam jau negribās nekādu parādu just, vai ne, jeb godu man parādīt, jo cīņa jau ir zaudēta. Es vēl uzrakstīju aforismu patriotu, vai tu esi jau nokaunējies, jo mēs bijām pārāk mazgadīgi politikā un aizmirsuši to, ka dzejnieki taisa revolūcijas, bet avantūristi tās pārņem. Es nevaru, es jautāju sev un citiem. Sakiet, lūdzu, kā jūs domājat, kāpēc mēs zaudējam šo cīņu? Tāpēc, ka faktiski, es saku, tur jāanalizē, jo mums ļoti daudz bija partijas cilvēki. Tātad tie, kas kā kolaboracionisti kalpoja iepriekšējiem režīmam, sovietiskajam režīmam, un tik kolaboracionistiska vide kā pie latviešiem, pie tam tā nebija tāda ļoti apzināta, tā bija tāda, plūstoši šizofrēnijas līmenī, ka iestājās partijā tikai tāpēc, ka jāmācās, tur grib kaut ko sasniegt un tam līdzīgi. Bet faktiski jau visu laiku jau notika šī nodevība. Un tad, kad tautas kustība iesākās, tad šie nacionāli komunisti faktiski nebija jau viņam īsti ko pārmest. Jo tik daudz cilvēku, tik daudz no mūsu tautas bija partijnieki, ka viņus tā speciāli tiesāt tā kā negribējās. Un negribējās arī Čaušesko variantu, ka likt pie sienas un viņus apšaut. Neesam nemaz tik daudz. Un viņi kā būtībā viena no aktīvākajiem kolaboracionistiem, ja? Viņi momentāli pieņēma jauno situāciju, pārvaldīja tajā brīdī finanses, viņi bija vistuvāk, un viņi izveidoja situāciju, kas bija izdevīga viņiem. Faktiski viņi nemirkli nepadomāja par tautu, par valsti. Tas viss, viņi identificēja sevi ar tautu un valsti. Un darīja visu, lai sagrābtu savās rokās. Radošā inteliģence, kas aizsāka daudzus procesus, kurā brīdī mēs jūs tikāt. Tas malā pastumšanas brīdis. Kā tas nācās, kā tas notika? Domāju, ka inteliģence ir pati pie visa vainīga, jo nevēlt Ļeņins teica, ka vispirmāk šādu socialistisko revolūciju taisot ir jāiznīcina inteliģence. Tāpēc, ka inteliģence ir pati kolaboracionistiskā, jo
Ko inteliģents? Inteliģents saka, es esmu izglītots, es esmu pie teikšanas un pie varas. Un drošībnieki, kas veidoja visu šo politisko situāciju, pareizāk sakot, partija ir ideoloģiskais vadonis un izpildu, teiksim, orgāns ir drošības komiteja. Viņi tik ļoti locīja šo inteliģenci, ka lielākā inteliģences daļa bija savarvēta konkrēti drošībniekos, stukačos. Un līdz ar to, tad, kad pacēla ideju par šo maisu atvēršanu, tad inteliģences pārstāvi saprata, kad pie tam tās bija veltīgas bailes, jo momentāli, ja tādu maisu vērt vaļā, jebkurš varēja pateikt, mani piespieda, mani vervēja tāds un tāds pēc uzvārda, un viņi varēja saukt pie tiesas. Paši čekisti negribēja, lai atver tos maisus. Un līdz ar to viņi momentāli atteicās no iešanas politikā, no tālākas darbības un savās bailēs, principā, viņi tika turēti, un tie drošībnieki, kas jau bija filtrējušies augstākajā ešalonā, viņiem teica, ja kas, mēs uzreiz teiksim, ka tu esi stukačs. Viņi nebaidījās teikt, mēs esam čekisti. Viens pat bija no tiem čekistiem, kas nodarbojās ar manu kriminālu lietu, Vairai Vīķai Freibergai bija rīvējies par konsultantu. Nu, tad es gaidīju mirkli, ja jau reiz tik tālu aizies, ja, kad es tomēr piecelšos un teikšu, kāda tad bija tā situācija. Nu, un šeit ir tas, kad inteliģents pa visu vāri gribēja izdzīvot tajā laikā, komunistu laikā, un neizdzīvoja tāpēc reālā pārvērtības situācijā, jo nobijās savu godu aizskārumu, bet tajā brīdī nevajadzēja baidīties no tā, jo visa atbildība to brīdi jāprasa bija no augstākā ešalona, no partijas līderiem, jo viņa noteica Čekas darbības principus. Čeka pati par sevi neko nedarbojās bez rīkojuma no augšas. Tā kā čekisti arī jutās ļoti mierīgi, mēs darījām tikai to, ko mums lika, mēs konkrētā darbā, jā, tad tiesājiet visus partijnieks, tad tiesājiet arī pēc tam mūsu. Bet tā kā tādas tiesas nenotika, čekisti jutās mierīgi, vienīgi tie, kuriem pēkšņi, oi, stukači. Bet tur vajadzēja viss tautas fórumu momentāli. Kā tas tika darīts? Un kas to darīja? Saukt visus pie āķa. Lai mums partijnieki pārņēma, partijnieki un čekisti pārņēma līdz ar to varu. Tas vecākais dēls un vidējais dēls, ar tas Antiņš tika ar visu savu princesītes gredzenu izkastrēts, jo nogriez viņam to zeltnes. Tas nozīmē izkastrēt. Tā kā zelta zirgs realizējās dzīvē. Vecais dēls ar vidējo sasitās kopā un Antiņu izkastrēja. Jā, tie čekas maisi tāda brīnumaina lieta, bet lai jau viņi pagaidā, lai vai viņi guļ tur. Nē, tur nav viņiem vairs nozīmes. Tagad vairs nav. Jo vajadzēja viņas laiks pacelt, bet pacelt ļoti konkrētā līmenī. Jo viena individuāla cilvēka cīņu pret veselu mašinēriju politisku, kurai ir visi tiesas orgāni, viss pārējais, kur nocirst tev, kā saka, rokas, galvu un kājas vienalga. Cilvēks momentāli bija attaisnojams. Ja viņš gāja aiz savas nelietības, saproties, uz savu kaimiņu stučīt, tas ir 57. gads vēl, ja, tas ir cits. Pēc 80. gada jau tas nav vairs nopietni. Un līdz ar to jāsaprot, ka cīņa zaudēt ne tāpēc, ka tauta, bet inteliģents izrādījās kolaborācionistiski.
Tāpēc arī šodien vairs patriotismam principā nav vietas, tāpēc, ka globālā finansālā fašisma laikā arī mūsu situācijā kapitālists ir tikai kapitālists, jeb naudas turētājs, ir tikai naudas turētājs, jo tāpatās jau viņš izkalpina un pazemo savējo. Ja šodien man jāceļās būt un jāiet karā, aizstāvēt valsti, es neietu aizstāvēt valsti. Es aizstāvētu dzimteni, man kaut kā būtu jāabstrahējas, jo arī mūsu vienkāršais latviešu kapitālists varbūt ir pat riebīgāks un cietsirdīgāks pret vietējiem nekā ārējais kapitālists, ja, kas ienāca Dānis, Zviedrs vai Vācietis. Šobrīd jau mēs redzam, ka es, piemēram, visu šo laiku no atmodas līdz šai dienai, es jau neesmu varējis neko, ne ar mākslu, ne ar to vidas restaurāciju, mākslas vidas veidošanu vai mūziku. Es jau neko vairāk neesmu nopelnījis kā tikai dienišķo maizi, kā lūkšanā, vai ne? Un pat ja mēs padomājam, ka tādā, pieņemsim, Zviedrijā, jeb Norvēģijā ir 5 reizes lielākas algas, ja man maksātu šo naudu, es būtu pārticis cilvēks, jo es esmu ļoti daudz ko darījis, ļoti daudz interesanti pie tam. Un es neizjūtu, pieņemsim, zaudējumā šajā nekādu nožēlu, jo es saprotu, ka valsts faktiski pievienojoties Eirozonai, kā nacionāla valsts faktiski iet bojā, un viņai lemta bojāja. Tas ir neizbēgami, jo veselīgākie prāti un veselīgākie ļaudis, jaunākie, viņi bēg no pazemojuma. Līdz ar to mums aizvien noplicinās visa šī latviskā vide un vajadzība pēc tās. Bet vai jūs domājat, ka šai beigšanai ir tikai šis te ekonomiskais raksturs? Jā. Un tikai un vienīgi? Jā. Latvietiem vienmēr tomēr ir bijušas savādākas attiecības ar dzimto pusi un dzimteni? Nē. Ja man, piemēram, nav ko ēst, es nevaru gaidīt, kad man šis kungs, kas nemaksā par darbu, jeb aiztur, jeb atrod 17 visādas kašķis, ja, lai tikai nemaksātu naudu. Jo faktiski mēs vairs neesam kapitālismā ar Eiropas Savienību, mēs esam feodālismā. Jo mēs jau esam kļuvuši par dzimtļaudīm arī Eiropai, jo mēs nedrukājam naudu un nenosakam naudas apritu un naudas daudzumu. Un mums viņi noteikti pateiks, ko jūs tāda cilts miljonus jūs esat, ko jūs te brecat pēc kaut kādas naudas. Šeit ir lūk ražojušās valsts, viņi iegulda daudz naudas, lai iznīcinātu visu ražošanu, lai mēs praktiski dabiski nomirtu, paši to neizdami. Viņi mūs nopērk, viņi pērk mūsu nāvi. Un šobrīd šis sadals kapitālisms, ja, tas būs vienkārši bojā, nācijas bojāji. Bet pie šādas situācijas nacionālajai valstī vairs nav vērtības. Viņai nav vērtības tikai tāpēc, ka mēs neizprotam ģeopolitisko situāciju vispār pasaulē. Amerika iet bojā konkrēti. Viņai šobrīd atņemtais karš radīs Amerikas krīzi, jo atņēma viņiem peļņu. Tas nozīmē, ka visur viņiem iestāsies krīzes situācija. Nākošais, ko mēs pieredzēsim, tur būs ārprāts. Ja viņi neiesāks jaunu karu, viņiem jānomirst badā.
Pie Latvijas atgriežoties, tomēr daži gaišie prāti, piemēram, Anna Žīgura saka, ka 20 gados esam sadarījuši daudz ko šķērsām, bet ja mēs saņemamies, mēs vēl varam izķeparoties. Un daudzi tāpat kā jūs saka, ka tomēr Latvijai iet bojā, un vienīgais, ko mums darīt, ir iet bojā pēc iespējas cieņpilnāk. Ko tas nozīmē, iet bojā cieņpilnāk? Ja mēs būtu vieni paši, ja mūsu norūpētu, globalizācija nenosaka cīņu vairs vienam. Es paceltu varbūt pat savādākā līmenī. Šobrīd visai baltajai rasei, tā skaitā krieviem, baltkrieviem, ukraiņiem, norvēģiem, zviedriem, latviešiem, baltajai rasei būtu jāsasauc kopēji viena konferences un jāpaskatās uz to, kas notiek globālā situācijā, kāda ir Ķīnas ietekme pasaulē, kāda ir Arābu ietekme pasaulē. Un mums, baltajai nācijai, principā draud bojāja tieši tāda pati, kā latviešiem atsevišķi. Tas nenozīmē, ka mums būtu tagad, šodien par to nerunāsim, atliekam uz rītu. Rīt ir jau par vēlu. Rīt ir vienkārši par vēlu. Mums vajadzētu ģeopolitiski saprast, ka Baltajiem vajadzētu draudzēties. Baltajai rasei, jo mums nevis pieņemsim, mūs apdraudēt musulmaņi, kā grib mums to uztiept, bet mūs apdraud zeltainā rasa vispār. Mūs kā ģenētiskā balto rasi viņi apēdīs 100 gados. Tas 2-3 paudzēs mēs esam apēsti. Tomēr kaut kāda vīzija un redzējums par nākotni. Un šāda nākotne, tas vīzija un redzējums ir tieši tāds. Saproties, tas ir kā anekdotē. Vīrs saka, sievai, vai mums nevajadzētu 3. bērniņu? Un sieva saka, kādēļ mums vēl ķīnieti mājās? Jo katrs 3. taču ir ķīnietis pasaulē. Tas smaidām, un mēs parunājam tādām nopietnām tēmām, it kā ar smaidu. Kas tur ko smaidīt? Anekdoti ir zināmā mērā tāda vakcīna pret pilnīgu pesimismu, bet fakts ir fakts, kad mums jāpaskatās, vai kāds mūs tiešām nesāk rīdīt uz tēmām, kas mums nebūtu jārisina kā pirmākās. Jo mēs gribam glābt pannu, bet kad māja deg, vai ne, apmēram tā. Bet tā pasaules māja ir tomēr šis zeltainās rases uzbrukums, un otrs ir šis kapitāla fašismu uzbrukums, kad konkrēta grupa jau sāks diktēt ne tikai Eiropai, ne tikai visām pārējām valstīm, bet virzīs nepareizā ceļā visu šis kapitāla fašisms. Jo, ja šobrīd mēs varētu atgriezties pie valūtas, kurai ir zelta segums, jo manām asinīm ir zelta segums, bet maksā ar papīru, par kuru es varu nopirkt zeltu, bet zelta segums kā papīram viņam nav valūtai. Ja atgrieztos pie tā, mēs varētu nostādīt katru savā vietā, tāpēc, ka atbilstoši. Kaut gan mēs neuzspētu, viņi atkal pārņem to sistēmu, jo viņiem ir šobrīd tā teikšana. Bet šis kapitāla fašisms viņš jau pamanāms ir strauji, kad jau mums Eiropa noteiks visu banku kontroli, cik kas ko un kam ko dos un cik no katra ņems. Un šobrīd pat, kad es saku par Briseli, ka tas ir vislabākā zīme, ka kalpo sajiets tur ir tāds. Katrs, kas tā veiksmīgi nodevis savu valstu, tam maksā tur naudu. Tur savā mēs nospriedīsim, kā mēs viņus pārvaldīsim. Vai ne? Jo, kāpēc es tā, ja reiz ir Ždanok un Rubiks, kas bija pat pret
Latvijas valstiskumi atrodas, saproties, šajā Briseles sajietā, ja, un saņem tādas milz naudas, tad man jāsaka, tiešām nodevība uz šodien vislabāk apmaksātā rīcība. Valdi, jums pirms atmodas laika bija gana disidentiska pagātne ar ieslodzījumu tālajos ziemeļos. Nodevība, bailes. Jūs tikāt nodots? Vai jūs izjutāt arī bailes esot tur? Nē, es izjūtu bailes. Bailes ir normāla parādība. Izmisums tikai ir tas, kas mūs deformē un atņem personības loģisko stāju. Bailes ir normāla parādība, jo es arī lecu ar izplētņiem, un es, lai arī kā, bet es arī baidījos. Man tas izraisīja tādu savu zinām erotiku, šīs bailes, bet katru reizi bija bailes, kas turēja piesardzības robežās. Bailes tas ir ļoti normāls cilvēka reakcijas uz apdraudējumu. Izmisums tā ir jau personības deformācija. Nu, kā jums tagad ir baili, ja vispār ir no kaut kā vairs? Ir baili. Šīs bailes ir no tā, kad tiek izšķirti cilvēki, izšķirta nācija. Tas, ko es saku, ka latvieši iet bojā, ne tāpēc, ka tikai viņus ekonomiski padara par ekonomiskiem, teiksim, izceļotājiem, kā pareizāk teikt, samūs. Daudz domas sagrūdās galvā. Tāpēc, kad mēs atsvešināmies, mēs sociāli atsvešināmies, jo šobrīd jau nav vidējās kaut kādas mums šķiras. Mums ir nabagi, ubagi un bagātie, pārtikušie. Un viņi diferencējas savā starpā. Tieši tāpat kā to ar šo miskastnieku sasveicināties, lai arī tas ir latvietis. Tieši tāpat priekš bagātā, neraugoties uz visu to, ko es varu, jeb daru un pasniedzu, vienalga, es viņam esmu tur kaut kāds trešā persona. Tāpēc ja tur Krievi saka, ka viņas par otrās šķiras cilvēkiem uzskata Latvijā, tad lai viņi pajautā, ko kapitāls uzskata visu šo valsti. Ko Eiropas Savienība domā par Latviju kā tādu. Neviens nav to vēl pateicis. Viņi domā, ka slikti būtu otrajai šķirai. Mēs esam trešā šķira priekš Eiropas. Mēs esam tādi vasaļi. Mēs kādreiz varētu te varbūt jātaptos taisīt pansionāts priekš šiem Eiropas pārtikušajiem, kur pie svaiga gaisa nomirt un dzīvot vecumdienas, jo šeit nav rūpniecība, šeit principā tīra vide. Šeit Varda vēl dzied savu veco dziesmu, vai ne, un stārķi, cik gribi. Jūs teicāt, ka nodevība tā ir visvairāk apmaksātā profesija šobrīd. Jā. Tad mums jāapsamierinās ar to, ka nodevība ir uz katra soļa, un ka tas ir... Nav jāsamierinās. Vispirmāk, lai saprot cilvēku, ka nodevība notiek. Tas tāpat kā pirms katrām vēlēšanām, jūs vēl dzirdēsiet, kā mēs te celsim tūlīt līmeni, mēs gandrīz Mironu uzcelsim, vai ne? Un viņš mums dos labumu, viņš ies un darīs. Un būs skolotājiem, un būs policistiem, un būs visiem būs. Pēkšņi izrādīsies, ka visiem pietiek. Pat normāls ekonomists, normāls jebkuras valsts pārstāvis, apskatot šo situāciju, kā tika apgraizītas visi pabalsti, pensijas un tā tālāk Latvijā, teica, nevienā valstī, vispār tas nav iespējams, jo tā ir nodevība pret pašu cilvēkiem. Jo
Izrādās, jā, tur augšā visiem ir algas, vispārējie, nē, tie vispārējie no tiem tikai jāpļauj. Tie drīkst celt, vai ne, no šiem jāpļauj. Normāls cilvēks pateikt, nu, arī tā ir nodevība. Lai nodrošinātu pats savu eksistenci, viņš ir gatavs otram nogriezt pat bērnu pabalstu līdz 8 latiem. Tas ir jāpadomā, vai ne, kas tā ir par ārprāta formu. Un tāpatās, ja es jau teicu jau kādā intervijā, kad ja valsts prezidents, ja bijušais baņķers ir par valsts prezidentu, ja, tad tā jau diagnoze. Tas uzrāda, ka finansiālais fašisms iet uzvaras gājienu. Nevairs mūsu kaut kāds garīgā potenciāla nesējs, intelektuālis ir pie, kā saka, mūsu pastmarka, ja, mūsu prezidents, bet baņķieris. Un ko jūs gribētu redzēt, kā mūsu prezidentu, mūsu pastmarku kādu kultūras cilvēku, vai cilvēku, kas vienkārši skaisti izskatās un labi runā angliski? Praktiski jau ir nokavēts mirklis. Nokavēts mirklis, ja mēs esam gan nopirkti, gan pārdoti. Jo arī šī monetārā savienība, tā tirgus savienība, viņi jau vairs nav kapitālisma līmeņa spēle. Jo kapitālisms kā tāds tiek demontēts, jo tiek taisīts feodālisms. Jo mums jau vairs nepastāv konkurence. Konkurence ir tikai tad, kad mēs sākam startēt uz vienādiem. Ja Brisele mums gatavo piešķirt tikai 50%, viņi jau laikus ir paredzējis, ka mūs iebāzīs stūri un teiks, turiet muti. Un tad jau, kad mēs būsim atkarīgi pilnīgi no Eiropas Savienības, tad ir skaidrs, ka, kā jau es teicu, nevarēja uzvarēt Napoleons, apvienot Eiropu, nevarēja Hitlers, Merkele, kā redzim. Un tas ir šis banku fašisms. Fašisms ir transformējies finansiālajā fašismā. Pēc nodevības tālāk seko it kā vai nu samierināšanās, piedošana vai ne. Es nedomāju tikai, teiksim, ekonomiskās un politiskās attiecībās un vispār. Aiz nodevības kaut kas taču notiek. Ir sāpes, tad ir arī piedošana. Ir taču piedošana. Es domāju, ka nodevība kā tāda vienmēr tiek sodīta. Es nedomāju, ka sirdsapziņa cilvēku soda par nodevību, jo dažiem vienkārši viņas nav. Labi jau, ka ir sirds, bet sirdsapziņa nav. Nezinu, es saviem pārdarītājiem esmu piedevis, jo es nevaru staigāt ar tik smagu nastu katru dienu. Es nevaru pacelties savās debesīs, ja man būs jānes vēl viņš uz pleciem. Bet nodevības ir bijušas nevis viena mirkļa nodevības, bet ir bijušas nodevības, kas ir gadu garumā, kas ir mūžu garumā. Nodevība mūžu garumā, vai ne? Jo nodevības ir bijušas tikai tāpēc, ka es esmu pats uzticējies, pats esmu, nezinu, vai atbalstījis, jo tad, kad tik gāja vaļā saruna par to laiku, ka mēs bijām uzkāpuši Cēsu baznīcas tornī, restaurēt torni, mums tur piesūtīja dažādus noklausītājus, jeb kā saucas stukačus, ja. Baznīcas torni restaurēt tajā brīdī, kad gribēja noņemt un padarīt par kaut kādu vissavienības arhitektūras pieminekli, bet tur jau gāja bojā viss tornis. Mēs arī ar Sīmani par šo tēmu runājām. Sakāros toreiz tā bija jūsu kaut kāda misijas apziņa vai kaut kas, vai baznīcu gribas, teikšņi. Tā bija misijas apziņa, tā bija kaut kāda dīvaina lieta, jo es
redzēju sapnī, ka uznāk milzīga vētra un norauja baznīcai torni. Un es redzēju visus šos kā izdrupušo zobu torni un pārdzīvoju dvēselē ļoti liels sāpes, pat izmisumu. Man likās, ka pilsēta ir aizgājusi bojā tikai tāpēc, ka nolausts tornis. Tas ir apmēram, ka cilvēkam portretā deg un sašķēda. Viņu vairs nepazīst. Un tad šis sapnis realizējās tajā faktā, kad mēs nokonstatējam, ka, jo saruna iesākās no šī sapņa, un tad tā sakrit, ka teica, baznīcas tornis ir galīgi lupatās un jākāp augšā labot. Vēlreiz precizēsim, kurš gads tas bija? Principā tas bija, iesākums visam bija 76. gads. Tomēr tā bija gana liela uzdrīkstēšanās. Tā bija ļoti liela uzdrīkstēšanās, un tad tas bija liels risks, jo visi šodienas patrioti, man zināmie, kas strādāja gan tur muzejā, gan visās izpildu iestādēs, tie bija tie, kas mūs nievāja, tie, kas mūs teica idioti un tā tālāk, un pat atceros, ka es nebiju pat komjaunietis, bet man izsauc uz komjaunietis komiteju, un teica, ko jūs tur plātaties, rāpojot baznīcai tur pārpusi? Es teicu, ja varētu uzlikt skārdu pa iekšpusi, mēs jau uzliktim pa iekšpusi. Kāpēc? Tu domā, ka mēs tur plātamies. Mums vienkārši nav iespējas citādi uzlikt. Mēs tā arī tur zīmēsimies ārpusē. Pa to toni. Bet es saku, kāda gan jums būtu daļa, vai ne? Un skaidrs, ka tur ļoti daudz salasījās repliku tekstu un tā tālāk, kāpēc varēja pateikt, jā, šis nav režīma atbalstītājs, šis ir režīma ienaidnieks. Bija ļoti daudz arī citu gadījumu. Ja mēs runājam kategorijās šodien, tad patiesībā tā ir drosme un drosminieks, arī šis jūsu ieslodzījuma laiks. Jūs tā kā vienmēr esat bijis tāds drosminieks? Drosmes? Īstenībā, lai dzīvotu, vispār vajag būt drosmīgam cilvēkam. Bet veiksmīgāk jau dzīvo tie, kas īstenībā nav drosmīgi, kur laicīgi nobīstās. Laiks arī ir nodevība, kas kā zirneklīši iekrāso, izvago mūsu sejas. Varbūt tad nodevība ir arī laiks un tas, kas ar mums notiek. Ar mums notiek... Vai mūsu miesa nekļūst nodevīga pret mūsu garu kādreiz? Vispār dzīve mūs nodod vienā gabalā, jo tā plāna un ieceres ir, tu jau katru dienu dzīvo mūžībai. Tu esi tā, Bet, ja tā padomā, pienāk tas bioloģiskais novecošanas laiks, un tevi noraksta kā vecu preci, tevi izmet ārā. Tevi nodod, bet vēl jautājums, mēs jau nezinām savas rites patiesās dimensijas. Ja mēs neesam reliģiski, tad ir pagalam. Ja mēs esam reliģiski, tad mums vēl ir kāda iespēja papriecāties, ka mums vēl ir nāve priekšā, vēl tur jādzīvo. Valdi, jūs esat reliģisks? Es pēc apziņas esmu reliģisks, pēc konfesijas nē. Un jūs glaznotās sētbildes? Viņas ir nākušas tikai kā reliģisks pārdomas un atklāsmes dāvanas. Tas nav tāds reliģisks akts. Es, piemēram, domādams par Imantu Kalniņu, kurš kļuva pēkšņi par musulmani, ja? Es ar Rīgas galveno muftiju runāju, un es sapratu, ka tur ļoti stingri viņš ir arī atzējojis Korānu, un šī muftija sieva esot teikusi, ka Imanta Kalniņa atzējotais Korāns ir labāks nekā Ulda Vērziņa tulkotais Korāns. Tā kā tā ir reliģijas brīvība, un tā ir mūsu mūžības tiece. Tā nav konfrontācija, tas nav karš, tā ir ceļa izvēle. Es pat atceros, ka man 21 gads, un es gribēju uzbūvēt
sveču torni, un es viņu uztaisīju no metāla. Viņš ir vēl saglabājies. Viņš vienreiz kritis un augšu salocījis. Un es tikai tad atskārtu, ka es esmu uztaisījis minaretu. Sveču tornis. Un ar ko tad var jau būt, ka es iepriekšējā dzīvē esmu bijis musulmanis, ja reiz es sveču torni, es uzbūvēju kā minaretu, pie tam pēc visiem kanoniem. Tas ir tas, un es nekur, es pat lapusē neieskatījos, kas tas ir, bet man ir viss ir noticis tieši tā. Bet atpakaļ pie tās pašnodevības. Mūs jau skolā, principā, nemāca pareizi. Mēs esam visu kultūru balstīti uz kristietības ētikas, bet viņā pašā ir nodevība, arī kristietības ētikā. Un vēl jau jāsaka, kad ņemsim cauri visas pasaules apziņas ailēm, sākot no Konfūcija līdz šai dienai, filozofi un filozofisti ideālisti, reliģiskie filozofi, rakstnieki, dzejnieki, viņi ir būvējuši iluzoru ētisko pasauli, ētisko cilvēku. Nu, izņemot Nīču, kas gribēja super cilvēku, tādu pārcilvēku ideju nest. Dievišķais cilvēks var būt. Bet, kā redzams, lielākoties, es nedomāju par šizofrēniķu Nīču, bet pasaulē nekad nav valdījusi neviena ētiska sabiedrība. Jo, lai cik tas dīvaini nebūtu, es uzrakstīju aforismu, ka reliģiskos karos paši dievi nepiedalās. Cilvēks nosaka šo situāciju un nekad jau nav valdījusi ētiska sabiedrība, ja patiesa ētiskas attiecības. Valdi, mēs runājam par piedošanu, un tālāk kaut kur blakus vēl līdz, kas ir samierināšanās. Samierināties nozīmē piedot nozīmē samierināties, un vai vispār mums kaut ko ir jāsamierinās? Ar laika tecējumu, ar laiku, kas mūs piemeklē, ar situāciju Latvijā, kā ir, samierināsimies ar to, kas notiek, vai nē? Faktiski, vispirmāk vajadzētu apzināties, kādi ir šie spēles noteikumi. Par visu sabiedrību faktiski valda šizofrēniķi, maniakāli šizofrēniķi. Jūs domājat, tie, kas pārstāv mūsu valdi valstī? Jā, jo ja cilvēks ir tāds tik rausīgs, viņā faktiski ir noziedzības elements piesavināties arī to, kas pieder otram. Alkatība un mankārība. Alkatība, mankārība. Ne tikai šizofrēnijas formas. Es domāju par šizofrēniķiem, maniakāliem, jo viņi ir aktīvāki. Viņi, neraugoties uz jebkādām normām un formām, viņi iet, izsist, cienāt. Viņi nejūt pārdarījumu otram, viņi saprot, ka rokas ir uzbūvēts šādi. Un viņi ir aktīvāki nekā domājošie, pie galda sēdošie, radošie. Viņi vienkārši ir aktīvāki. Un varētu teikt, uzjautāt psihiatram un mediķim, noteikti, ka tieši tāpat kā cietumā lielākoties sēž slimi cilvēki, psihiski slimi cilvēki, nevis noziedznieki ar prātu. Es rakstīju arī tādu aforismu, ka gudrs cilvēks cietumā nesēž, bet arī brīvībā nesēž. Lūk, šie, kas nav nonākuši cietumā, brīvībā nesēž. Viņi ir tā, teiksim, nosauksim tos pa likumīgiem zagļiem, ja viņi izkaro sev status sabiedrībā, pārtikušā status, kur neviens nejautā pēc tam, kur tu ņēmi to naudu. Un arī noziegums pret valsti. Mums taču nav neviens krimināli atbildējis par to, kāpēc pieļāva banku krīzes, pēc tam, kāpēc iegrūt bankās tādu naudu, kas viņiem nepiederēja un par kuru arī šiem pašiem teicējiem nebija varas. Faktiski viņi ar savu interešu vadīti glāb šīs bankas, jo tur bija viņa nauda.
Un viņi arī no tās glābšanas noteikti saņēma kaut ko. Saprotama lieta ir arī tā, ka sabiedrība nepārvalda veselīgi cilvēki. Jo tas, kurš ir savā vietā, ja, tad patiesi viņš nav ceļotājs. Mākslinieks visbiežāk ir mākslinieks uz mūžu. Mums politiķi ir tādi kā no Čaka ielas uz Tallinas ielas pārdzītās prostitūtas. Tā viņas ceļo no partijas uz partiju, un īstenībā viņi nav politiķi. Viņi ir, tur varbūt 3% ir politiķi no visu. 3%, bet ne vairāk. Un līdz ar to jāsaprot, ka viņi pārvērtuši ir valsti par savu zīlīšu barotavu. Un tāpēc viņiem viegli ir nodot savus dzimtcilvēkus, ja viņiem par to maksā, viņi nodrošina savu algu, savas vecumdienas un saviem bērniem. Faktiski viņi izprot, ka valsts, kā nacionāla valsts iet bojā un kad viņam īsti nav ko glābt. Man vienā sarunā, kad es minēju šo savu tēzi, kad mūs sāk pārvaldīt finansiālais fašisms, tad Arnolds Kārklis, mūziķis, teica, kad jānoliek pretī fašismam ir pašisms. Tas ir ģimene, ir mana valsts, es esmu šī valsts. Tagad man jācīnās pašam par sevi, par savu vidi, par savu dzimtu, ka valsts kā idejas egoisma nav, ir atsevišķi individu egoisms. Ja ir lielās valsts, Francija, Vācija vai ne, Itālija, kur var redzēt un just valsts egoismu. Paņemt un pārvaldīt, un vēl pārvaldīt visus vasaras. Tad mums valsts egoisma nav, mums ir tāds individu egoisms, jo mums ir ļoti maza valsts, cilts līmenī. 1 miljons tā ir cilts, tā nav nācija. Tā kā, un tā kā, pieņemsim, atļāvās Obama teikt, kad amerikāņi ir izredzētā nācija, bija jau vēl citur dzirdētas izredzētības varianti. Bet es tā domāju, ka es piedomāju pie tā un domāju, kas tad ir lielākie rasisti pasaulē? Tie ir žīdi un čigāni īstenībā. Vislielākie rasisti. Jo tur tā precēšanās ir ar likumu. Pilnīgi ar likumu iestrādāt. Un tikai pa sievietes līniju iet dzimta. Vīrieši, kā saka, sēklas sējai, tie tā. Ja viņš tur pārkāp laulību, tad nekas, bet kaut kādu kopmītni, ja savā sasinīs taisa sieviete, tas ir pilnīgi ar likumu. Naids un atriebība, kā turpinājums nodevībai. Domāju, ka dzīve nav domāta tikai rēķinu kārtošanai, ka vajadzētu atriebties un es sevi naidu, jo naids tāpat kā bailes paņem tik daudz spēka, kad radošai apzinātai dzīvei nepaliek spēka. Faktiski naidam ir jābūt ārkārtīgi precīzi dozētai medicīnai, zālē. Ja te uzbrūk ienaidnieks, tev jābūt pietiekami organizētam, lai aizstāvētos, un tur naidam nav vietas. Jo tas atņem veselo saprātu. Varonība pēc definīcijas ir patoloģiska. Skaties no kosmiskā viedokļa. Ja tev jāiet jākauj, pieņemsim, kaut kur uz Afganistānu vai uz Iraku,
kā saka, Bāleliņš grib cilvēks pašaut, vai ne? Un te mājās saka, ka viņš ir varonis, tad es domāju, ka tas ir no vārda varot, un nevis varēt. Nogalināt pēc kristietības bauslības ir grēks. Un es kāpēc mēs dodam svētību tiem, kas iet nogalināt. Varonis pēc būtības ir patoloģija tad, kad no kosmiskā viedokļa. Ja tu aizstāvies un tev uzbrūk, tavu varonību ir tavu reālu pašaizsardzības, tavs valsts egoisms, tavs privātais egoisms, saglabāt savu dzīvību, savu dzimtu, savu zemi. Bet pēc būtības tā ir patoloģija. Vai nav tā, ka mēs tomēr gaidām varoņus šobrīd Latvijā? Cilvēkus, kam sakot? Nu, es domāju, ka mums pat īsti nav savas patiesi labas bāzes, nav varoņa eposa. Jo katra valsts veidoja, viņai nav varoņa eposa, uz kuras bāzes audzina savus varoņus. Ja mums ir Lāčplēss, tad es savai meitai stāstu Lāčplēss, analizēsim. Puisis klīst pa mežu noteikti, izsalts, nosalts, redz kaut kādu tvaiks trūklīdi, saprot, ka tur ir lācis. Bet aizies bojā, ja nesasildīsies, ja nedabūs paēst, ja vispār pagalām nakts un augstums. Un viņš pakluso, ielien blakus, izrādās lācem. Un kas jaunam, sasilušam? Ņem un piestēlējās lācenē. Kā tad savādāk varēja piedzimt? Tāds Lāčplēsīts. Skaidrs, zoofīls puika. Un piedzimst lācenē puisis ar lāčausīm. Par ko man priecāties? Par to, ka puika zoofīls? Tas ir viens. Un par to, ka viņš tur sastapies ar melno bruņinieku, kas īstenībā ir krievs šajā gadījumā, tajā laikā domāts un nevis vācietis. Vairāk, un tomēr tā dzeltenā rasa, vai tik tur nebija domāts? Nu vienalga, vienalga kāds arī nebūtu naidnieks. Naidnieks ir jāuzvar, bet ne, viņi iekrīt Daugavā. Un tad, kad es nostatīju to, kad, lūk, mūsu tauta dēlis Bāleliņš, Imants Kalniņš mūzikā un pretī Kremļa muzikants vai ne tam brīdim Raimons Pauls, viņi sastapās, saproties, šajā mūža garajā cīņā, abi iekrīt Daugavā un izpeldēja Saeimā. Bet tātad viņi iekrīt abi divi Daugavā un cīņa nav beigusies, varbūt tāpēc šī cīņa arī tagad vēl ilgst. Bet redz, viņi izpeldēja Saeimā, tur pamuķēja ūdeni, kā kultūras ministrs, kā deputāts. Cīņa nav beigusies. Bet, kā tu redzi, ne tautu dēlis Bāleliņš, Lāčplēsīts, ne melnais bruņinieks gatavais kalpot jebkam, lai tikai nopelnītu. Vai ne? Nav jau tam jēgas. Un Raimons Pauls jau faktiski kalpoja mūzikai, ne jau krieviem. Un šajā gadījumā arī Imants Kalniņš jau, ja pēc būtības viņš jau kalpoja mūzikai, ko viņš darīja tai Saeimā, var ar pozitīvu zīmi apliecināt noteikti kāds, ka viņš tur tai finanšu, tai komisijā darbojās ļoti labi un ka viņš cilvēks normāls pēc prāta un psihis. Bet mums jau nav vajadzīgs tas Imants Kalniņš. Mums ir vajadzīgs Imants Kalniņš mūziķis. Un tieši tāpat kā Raimons Pauls. Un kāpēc es tā eju? Mūsu varoņi dodās uz Saimu, lai viņus izvarotu tur, politiskā vide. Viņi tur aiziet vienkārši bojā. Ja viņiem nebūtu atgriešanās atpakaļ mūzikā vienam un otram, viņi būtu vienkārši izcūkāti cilvēki, kas pēkšņi pametuši mūziku, metās politikā.
Bet viņi ierauga, ka politika ir tirgus māksla. Gribētu pāriet uz priecīgākām un poetiskākām kategorijām. Daudzplānības un ārkārtīgi lielās poetiskās spriedzes, vārda muzikalitātes. Šajā gadījumā es pieminēšu vēl Imantu Ziedoni. Imants Ziedonis teica, ir grūti atcerēties svešvārdus, piemēram, vārds redundance, ja, neko neizsaka, bet ja tu saproti, ka tā ir valodas muzikalitāte, tad šifrē rekā vārds dun un danco, vai ne? Un vārda semantika. Saki šemantika, ja? Šemantika, ko tad es esmu salasījis, tas vārds, ko ir vārds salasījis, kas viņam ir ticis. Lūdzu, tā ir semantika, šemantika, redundants. Un tā man šie divi vārdi, redundants un semantika, valodā kļūt tik mīļi. Saprotam, jā, kas ir redundants un kas ir semantika. Šeit ir Egīla Bāra dzejols divdabošanās. Sals apģērbi mūs, bet uguns iztin. Cik viens ir žēlīgs, otrs ļauns. Un atmāca ne dziestot dzistin, ne mirtin mirdams, nemirs kauns. To zīmi ņem un sirdī lolo kā uguni, kā ledu glābi. Pat svīstin, svīsdams Ziemeļpolā, pat drebdams Āfrikā. Eima iedams kuro gadu, jau sēdin sēdu sēdamo, un kautin kaudams badin badu, es ēstin ēdu ēdamo. Kāda valodas dīvaina spēle. Man patika arī šī filozofiskā valodas semantika dzejolī. Jau debesis iesākusies. Zeme sākas, jau akacis no akacības bēg. Es aizēju, bet tevi projām nākošu un baidos aizējošo nokavēt. Un nav vairs vaļas aizgūtnēm no gūtā. Kas atmiņai no neatmaņas tiek, par soli pēdējo ir solis grūtāks. Kad šurpu nākošam man projām jāpaliek. Sev piedošu, es lūgdams nāves sodu, lai nepiedod, kas pestīšanu lūdz, jo tikai aizejoši paliekot te rodu, cik mazais mirklis, bezgalīgi grūts, kad mana zeme stāv pie manas krūts. Šis gads man pagāja Imanta Ziedoņa tādā zīmē. Laikam ir tikai jums, es domāju, ka visai Latvijai, vai katrā gadījumā daudziem. Tā kā man sirdī kapsētas nav, man viņš ir iekšā pierakstāts, un man viņš ir arī tādā patiesā apbrīnā, jo viss tikšanās un kopā pabūšanas ar Ziedoni ir atstājuši ne tikai kaut kādu konkrētu viedokli par viņu, bet atstājuši lielas emocijas. Jo Imants Ziedonis bija viens no tiem pirmajiem, kas man iebaroja spirtu. Tīri tā fiziskā? Tīri spirtu, jo bijām koku atbrīvošanas talkā. Laikam bija mākslinieks Pīgosnis vēl. Un kādā atpūtas pauzē pēkšņi uzradās no Somas Imantam tāda, es neatceros, vai blašķi vai pudeli, ko viņš pasniedza, un es nezinādams, ka tur ir spirts, atvēzienā ieplēs, un es sapratu, ka jā, tas ir spirts, bet bija pa vēlu. Es smagi vai ne pārdzīvoju to momentu, bet tas ietekmēja man daļradi, jo es uzrakstīju vienu dzejolu parodiju par Imantu Ziedoni šajā sakarā. Atceraties pēc jā. Kā dūmu stapskāvi debesīs. Ja tev ir 4 polši, nobeidzini 3,
Kā mani sauc, jūs tagad visi zināt. Pirms iemetām jūs mani nepazināt. Un viss, kas bija pie iedzeršanas svērts, kā izrādās, nav tukšās taras vērts. Jau. Un Imants Ziedonis, ja reiz mēs par viņu iesākām, kādu rītu es pirms iedzertu savu rīta kafiju, klausos interviju. Un tur kāda jauna, jo saprotams, jauna žurnālisti, radio žurnālisti jautā, cienījamie dzejnieki, sakiet lūdzu, kā jūs rakstiet dzeju? No tā jau varēja secināt, ka viņi jauna un duma. Ņem no lūdzu un atbildi. Bet Ziedonis, es tev teikšu tā, ka Ziedonis bija izcils. Viņš tev rakstīt, kad jau ir dienas pieredze, kad jau tu esi kā biti vai ne, izlidojis caur daudziem ziediem un es viss vienos putekšņos, vai ne, tu vari rakstīt jau vakarā viegli. Bet šodien es uzrakstīju dzejoli tukšā dūšā. Es domāju, kāds izcils variants, tukšā dūšā. Un labi skan, nevis toaletē uz poda sēžot, bet tukšā dūšā. Un es domāju, nu gan ģēnīgs. Un sēdos uzreiz un rakstīju dzejoli. Ģēnija dzejolis tukšā dūšā. Parodija par Imantu Ziedoni. Rīts kā izpletnis, nevarās. Rakstu ar kreiso roku. Neiznāk rīta dzejolis, nemāku gaiši nokrist. Un diena kā zeme tuvojas, un nakts būs droši kā kaps. Nerakstās tukšā dūšā, vēl no vakara slāpst. Lai slavēta migla un tumsa, tumsa ir lielas acis. Viņa redz sevī visu, bet citiem to nepasacīs. Rakstīšu labāk tumsā, zem viņas mierīgās būras, bet tagad steidzami jāieturas. Tā kā man šajā ziņā ļoti daudz jau ar Imantu Ziedoni ir sanācis. Tad, kad viņš Liesmā bija konsultants, tad, kad es izdevu Egīla Bāra grāmatu Nulles vienkāršošanu, es gribēju viņa recenziju. Man patika vieglums, ar kuru viņš kontaktējās un spēja nolasīt cilvēku uzreiz dzeju, tā skaitā. Viņš, kad pašķīra Egīla Bāra grāmatu, viņš saka, man nav laika ilgām lasīšanām un recenzijām. Lūk, šis dzejolis, ko uzšķīra Imants Ziedonis. Vēl tu sirdi nevērusi, jau pie mutes klausies, mazai mazītiņai lielu pieplakusi ausi. Piedzimst trīsa, izaug virma, smaržu pilnā nāsī, zilbe tāda sirma, aiziet putnu kāsī. Nokrīt spalvas, saplok dūnas, vīžņi, sārma, salna. Noriet lūpās saule brūna, dziļi purva kalnā. Tas ir ārkārtīgi interesantais moments, kad viņš izlasīja šo te, viņš teica, tas ir tik pilns dzejolis, ka es saprotu, ka tukšs cilvēks tādu nevar uzrakstīt. Es rakstu, lai šo grāmatu atbalstu. No viena dzejoļa. Man ārkārtīgi patīk, nu nevis patīk, jo jebkura cilvēka lielums konkrēti tautā ir no savu brāļu un māsu lieluma. Liels starp maziem nevar eksistēt. Viņš vienkārši netiek pamanīts, viņš netiek izprasts. Ģēniju var saprast tikai ģēnijs. Un tas nozīmē, ka jābūt vēl otram ģēnijam. Tā ir, ka, piemēram, man ne Pēters Mārtiņš Salns, viņš man ir sirdī arī nav apglabāts, ne Imants Ziedonis, ne Imants Kokars. Ļoti daudz, kas aizgājuši, tie sastāda manu lielumu. Paši par sevi izcili, bet tas ir mans lielums. Un tāpēc arī Egīls Bārs,
Viņš raksta, tu vari manā vietā ēst un smelt no zelta akas vien pašam savā nelaimē, man neaizliedz būt trakam. Es aizkašos pēc savu sāls pa mēslaini kā pēli, bet ja tu arī nenormāls, nāc nogriez kādu šķēli. Viņam ļoti augsta līmeņa humora dzēja, un kas latviešu literatūra vispār nav raksturīga. Jo kaut kāds dreslerisms, tur viņš atkrīt, tā ir ārkārtīgi dzīva, skaista dzēja. Un tā skaitā arī Ziedonis. Ziedonis ir ietekmējis ļoti daudz dzējniekus, jo šobrīd dzējai un mākslai paliek aizvien mazāk vietas, aizvien mazāk lauka, jo cilvēki cīnās par eksistenci. Šobrīd jau šajā situācijā tādām lietām, kā piemēram patriotisms, jau arī vairs nav vietas. Tāda valda diezgan apzailēta tēma, bet tomēr, ka demokrātija, ka māksla var uzplaukt ne demokrātijas, bet vairāk totalitārā režīmā. Īsta māksla, monumentāla māksla. Kā jūs par to domājat? Māksla jau var uzplaukt pat pirmotnējā kopienā. Māksla ir tas cilvēku brīnum stāvoklis. Es domāju, ka tad, kad māksla kļūst par tirgus preci, viņa faktiski ir, viņa kļūst parādiska, tīša, dekoratīva. Mākslas lielais noslēpums tomēr ir kā izlūka gājiens cauri pa priekšu. Tas ir kā bārds, māksla pēc būtības izzina realitāti pirms zinātnes. Tāpēc mākslas nozīme ir augsti ētiska. Ja piemēram, mēs domājam par mākslu, tad izrādās, ka mākslu ietekmē pat militārā rūpniecība, bet nevis otrā. Kā tas notiek? Reaktīvā bumbvedēja dizaina veidojas ir mākslinieks, tad tā ir muļķības, jo to ir veidojas aerodinamika. Bet mākslinieks ietekmējas no šīm formām. No šis reaktīvais gadsimts viņam uzliek pienākumu līdzīgi domāt, kā virzās, kā izskatās šī reaktīvā lidmašīna. Tas ļoti jocīgi šis otrādais moments. Bet tehniskais dizains bieži vien ir diktēts no tehniskiem rādītājiem mašīnai, no aerodinamikas lidmašīnai un tā tālāk. Dizainers ļoti nedaudz var tur, kā saka, piekrāsot acis viņai, vai ne, uztaisīt apaļu vai garenu, bet vispārējo ir tomēr tehniskās lietas diktēt. Prieka avotiem šajā laikā, kas ir tāds, kāds vienkārši ir mums atvēlētais laiks. Prieka avots pati par sevi dzīves steigā, kad mēs mēģinām nodrošināt dienišķo maizi, mums bieži vien neatliek laika dzīvot. Mēs it kā tādā bezelpā skrienam, bet prieka avots ir pati realitāte, daba, mīlestība, radošā darbība. Vai tā ir poetiskā, vai tā ir glezniecība. Bieži vien arī darbā, kad ja uzticās pasūtītājs kamīnu būvēja, mēģinu atrast risinājumu, lai tas iederētos vidē, lai viņš būtu māksliniecisks vai provokatorisks, bet lai tajā būtu dzīves spēle, mākslas klātbūtne un neparastums, iziet no trafaretiem. Faktiski es prieku atrodu arī tajā iekšējā mierā, ko es atrodu sevī, jo nevis nomierinot sevi, bet apklusinot to intelektuālo troksni, kādreiz
ja raksta dzeju, ir vispār diezgan dramatiski, jo ieslēdzās motorika, un tu pat raksti miegā. Šajā gadījumā es ļoti maz rakstu dzeju, un es ieslēdzu tādu klusuma zonu, kurā es izjūtu eksistences elpu. Es to daru vai atrodoties dabā, kad es ierakstu to ainavu pilnīgi dvēselē kā video. Tas ir apmēram, kad es ierakstu kā pasē bērnus, ja? Savu dzīvi kā bērniņu ierakstu. Es ļoti tā iekšēji klusi elpoju. Es ieelpoju tikai to, kas man šķiet, ka mani izkustina, uztrauc, nevis uztrauc, bet iztraucē pozitīvi. Man nepatīk vairs ne īsti strīdi, ne kari, ne arī sabiedrība. Cilvēkam ļoti maz īstenībā interesē. Un es arī mēģinu nomierināt cilvēkus, lai viņi nekompleksē, ka viņi salauž otram rokas par to, ka viņš izstieps lūdzu maizi. Jo jūs vienkārši jums nav bijusi tāda situācija, lai pārliecinātos, ka jūsu egoisms joprojām ir tikpat liels un tikpat dzīves kā jaunībā, kad jūs ar viņu vēl cīnījāties un mēģinājāt otram pārmest egoismu un tā tālāk. Jo kļūstat vecāki, jo egoisms kļūst lielāks. Tā ir aksioma, un tā ir pašaizsardzības forma un norma pat. Un nevajag sevi pārāk cildināt, sakot, es esmu cilvēks, jo vēl jājautā kāds cilvēks, jo tiešām cilvēks ir sliktāks nekā viņš par sevi domā. Bet arī niecināt pārlieku sevi nebūtu īpaši. Nē, nicināt arī nē. Vajag rakt ārā to augstāko svēto radošo dievu līdzstrādnieku. Jo es sev arī uzdevu jautājumu, visi cilvēki grib būt mūžīgi. Bet vai tu vari man nosaukt pie sevis kaut vienu raksturu īpašību, rīcību, darbību, talantu, kādēļ Dievam būtu jāsaglabā tevi mūžīgi? Ņem un atbild man uz to, tad man tas arī jāatbild. Un es saprotu, ka es esmu noķēris sevi slazdā. Jūs ejiet kā diedelnieki uz baznīcu lūgt Dievu. Es nezinu, ko katrs lūdz. Cits lūdz miljonu, cits veselību, cits veiksmi. Un ļoti maz jau tiek domāts par citiem, ja vien tie nav tavi tuvākie vai ne. Un egoisms ir ļoti dabiski un neiznīdējami parādība. Tikai atcerieties, ka Dievs nav miskastnieks noteikti, un tās īpašības, kuras jūs domājat šobrīd kā pašizcīņas svarīgās īpašības, tās viņam maz interesē. Noteikti maz interesē. Arī ja gribi būt kosmosā viņa līdzstrādnieks, meklēt tās īpašības, kuras būs liekamas lietā. Tā kā cilvēks pārāk iedomājas uz sevi daudz, jo kopumā jau apskatot tā ir pašiznīcinoša civilizācija. Ja nebūtu sievietes, es man liekas, ka neteikšu to, kad nepiedzimt, bet man sieviete vienmēr ir bijusi svarīga. Un it kā orientieris, it kā manas krāšņākās spalvas tika uzvilktas, kā saka. Un tāpat arī mākslā plēs no savas astes viskošākās spalvas, lai izrotātu dzīvi. Tā kā tas viss ir sievietes dēļ. Es šeit nepievelku Freidu,
Bet, principā, ja vīrietim ir interesi par sievietēm, interesi par dzīves, erotisko dzīves skaisto daļu, viņš rotājas visos iespējamos veidos. Ar muskuļiem, ar ieročiem. Vīrietis rotājas ļoti dažādi. Nu, māksla viens no tiem. Es nezinu, vai dzēja ir rotāšanās. Dzēja, man liekas, pieder pie reliģijām. Ja cilvēks ir patiesi dzējnieks, tad viņš ir dzējnieks arī guļot. Kā es teicu, miris mākslinieks arī ir mākslinieks. Aldi, kā zināms, viskaistākais gadalaiks ir mīlestība. Jā. Sakiet, kādas jums attiecības ir ar to, kas šobrīd notiek aiz loga? Man patīk rudens, un jums? Man ļoti patīk rudens. Nekas man tā nenomierina kā rudens, un nekas man tā neuztrauc kā rudens. Man patīk iet lietu vējā. Rudens ir tas, kas man dāvā divas pretējas lietas, šo ārkārtīgo krāsainību un augstumu. Bet es eju, lai nolaupītu šīs krāsas un atgrieztos mājās siltumā. Tas ir tāds, kaut gan šodien šeit ir augsts kā pagrabā. Bet rudens man atgādina optimistisku cilvēku. Skaistu, klošu un krāsainu? Tādā ziņā, ka optimists, ja pesimists saka sliktāk, vai es nevaru būt optimists, parasti saka, nesatraucies, varbūt arī sliktāk. Vai ne? Tā kā šajā gadījumā rudens tā iet uz iznīcību, bet iet krāsaini. Tas ir kā karavīrs karā. Viņš iet karā, viņu draud saplosīt un saplos, un, kā saka, izkrāso ar viņu šo ainavu. Un rudens ir tieši tāds pats karavīrs, kas iet pēdējā kaujā, bet ļoti krāsaini. Tas ir skaists pasākums. Tā kā visi cilvēki ir laicīgi, un es visu laiku mēģināju te pierunāt draugus, lai man kremē, kad es nomirstu, un galvenais es tā izdomāju, ka man tagad kremēs tur kaut kur laukos dārzā, bet es uzreiz ieraudzīju tā vizuāli savu draugu pulkus, kuri pēkšņi aizmirsuši iemeslu, kāpēc ir sanākuši, noteikti iesākt dzert, aizmirst piekurt. Tas ir viens, otrs, kad beigās jau attopās, tad aizmirst piemest malku, vai ne, un tad es tā augsti kūpināts, pats būtu spiest celties sev piemest malku. Bet, kā saka, šī humoristiskā daļa, lai paliek apspēlei, es sākšu no citas vietas. Vienalga, es negribētu sev nekādu konkrētu kapa vietu, bet es gribētu ļoti interesantu pieminekli. Un proti, šeit slēpjās viens no nenovērtētiem elementiem, un tepat laikā tas būtu piemineklis latviešu valodai vēl. Vēl tikai bez visa tā. Jo es reiz uzrakstīju dzejoli, man jāsāk no Imanta Ziedoņa. Imants Ziedonis, kad izdeva grāmatas krājumu Kā sveids deg, izdevniecībā strīdējās, kā lai viņam apmaksā dzejoli stabilitāti. Jo tur rakstīts katrā rindā pa vienam vārdam. Cemme, stenderē, miec, mālā, dzīts līdz vidum, griestos griba, grīdā, griba gredzenā. Cerība, ticība, mīlestība ir būs taps, dēls, vāks kaps. Tad tur strīdējās, par vienu vārdu vai par rindu. Par visu dzejoli kā par rindu vai par vienu vārdu kā par rindu. Un beigās tomēr parādīja godu un samaksāja kā par rindu. Es uzrakstīju dzejoli faktiski no viena burta, 4 rindās, dialogu formā. Ja paņemam glītrakstīšanā burtu U un viņu ierotējam, viņš pagriezies otrādi, izveido burtu N. Un es uzrakstīju no šī
rotējošā burta dzeju, un dzejols skan tā. Un nu, un. Tātad, principā, man uz kapa pieminekļa būtu jāuzraksta tieši šis dzejolīts, kas raksturo strēlnieku pēc būtības, dzejnieku pēc būtības, valodu pēc savas ietilpības un šo pašu dzējas aktu, ka viens burts U un Imants Ziedoņa stabilitātes izaicinājums radīt tālāk ejošu, nesošu stabilitāti. Tātad, jā, tieši tas, un nu, šis nodomu tvēriens, otrs saka, nu. Un vēl joprojām viņš atgriežas, saka, un. Tā kā šeit ir, kādreiz, kad jau latvieši būs izklīduši pa pasauli, viņi atšifrēs, viņi domās, kas tur ir rakstīts, jo te principā tas hieroglīfs viens un tas pats. Jā, un viņi teiks, tik ietilpīga valoda, kad atšifrēs, tik ietilpīga valoda nav neviena. Mēs parasti nobeigumā lūdzam saviem sarunas biedriem teikt kaut ko. Visiem tiem, kas mūs klausās. Vēl bez tā visa. Ko mēs it kā šodien iespējams. Bez tā visa es gribētu, pirmkārt jau zinot, ka mēs neesam mūžīgi. Un ir kāds dzejnieks, mākslinieks Valdis Atals, un es zinu, ka es neesmu ne ar aplaustām rokām, ne ar aplaustu sirdi, bet šajā situācijā cīnos kā zvērs. Bet man vienkārši, nav tāda reāla darba, es gribētu gleznot, es gribētu rakstīt. Man nav mecenātu, un tas ir žēl, bet es gribētu pateikt pateicību, pieņemsim Jānim Naglim, kas izdeva visas manas mūzikas projektus un palīdzēja vēl, ne tikai man. Pateikt paldies Jānim Bormanim, kas iegādājās man spogu gleznas, un kas atrodas Siguldas Luteriskās draudzes baznīcā. Pateikt paldies Drūjums kultem, kas palīdzēja izdot šo grāmatu, Nulles vienkāršošana Egīls Bārs, tā skaitā arī Guntaram Kukulam, kas palīdzēja šo grāmatu izdot. Tātad, lai eksistētu kvalitatīvi pasaulē, tu nevari eksistēt viens. Es pat gribētu, lai būtu tāda garīgā brālība, bez reliģiskās piegaršas, lai tur varētu visas reliģijas un visas tautības piedalīties. Ja redzi, ka tavs sirds ir izsalkusi jūt, tad ir jāmeklē kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs sirdī. Mēs šobrīd sirdī un dvēselē, jo mēs šobrīd vairāk cīnamies, lai paliktu dzīvi, izdzīvotu. Man jau noteikti ir jāpateicās arī tiem cilvēkiem, jo tad, kad es saslimu ar laimes slimību, es te veselu gadu cīnījos ar to, lai atgūtu vispār kustību, lai sāktu mācīties staigāt. Es atguvos līdz tam, ka es varu strādāt jau. Varu strādāt un neesmu vairs iebremzēts. Tā kā es esmu pateicīgs visiem saviem brāļiem, bārdiem, visiem jums skaistuļi. Jo katrā ziņā atsevišķi cilvēku lielums ir tas kopums, ko viņš ietvērs savā sirdī. Un jo lielāka sirds, jo ir principā lielāka tā garīgā ģimene. Un šis vēlējums ir vienkārši, jo mēs dzīvojam vienas rokas attālumā
viens no otra. Mēs varam pasniegt viens otram roku. Mēs varam pasniegt tādā ziņā, ka piezvanīt, apjautāties. Un ja vajag palīdzēt, jo tāpat kā nav mātes bez bērna, nav mācītāja bez draudzes, nav dzejnieka bez lasītāja, jo tad tie visi nav ne mācītājs, ne māte, jo tikai bērns apliecina to, ka tā ir māte, tikai draudze apliecina mācītāju, tikai lasītājs apliecina dzejnieku, jeb klausītājs mūziķi. Šo interesi par garīgo ceļu, saglabāt interesi par garīgo ceļu, vākt savu individuālo garīgo lielumu. Es zinu, ka tauta ir apdraudēta, bet es arī zinu to, ka ja šajā lielajā kosmosā mēs sastapušies esam kvalitatīvam, garīgam, draudzīgam darbam, ka tas ir ierakstīts jau visās annālēs kosmiskajos laukos, šobrīd arī kaut kādā cipartehnoloģijā, kādreiz bija magnetiskajā lentā, tagad cipartehnoloģijā. Es domāju, ka viņš vēl pierakstās astrālā, tahiona un kvantu laukā. Noteikti viss kvantu kompjūteri būs, un mēs pierakstīsimies uzreiz gaismas laukā. Tā kā es jums novēlu vispirmāk draudzīgumu pret sevi, savu ģimeni, jo tas ir jūsu pašisms. Un tad, lai jūsu draudze ir lielāka, neaizmirst tos, kurus zinat, kurus uztur jūs gars, pasniegt viņiem roku, piezvanīt, paaicināt, ciemoties viens pie otra. Esiet draudzīgi, jo tāpat, ja mīlestība ir tas pēkšņums, kurš var pārvērst Kvazimodo, tad draudzība ir katras dienas darbs. Draudzība ir darbs appusējs, tas nav vienpusējs darbs. Bet, lai veidotos draudzība, vispirmāk, lai veidojas draudzīgums. Esiet draudzīgi. Esam. Paldies.